Mans ierosinājums ir tētiem lasīt, jo tēti nav mammas. Viņi nevar būt mammas, un viņi nevar, teiksim, pieslēgties tam, ko dara ļoti labi mammas, kur viņas veido to jūtu pasauli un kā lietas izjust un kā saprast. Mani sauc Mārtis Plūme. Kaspars Kravčuns. Mans vārds ir Jānis Osis. Aleksandrs Kņezevs. Mani sauc Jūris Markevičs. Kārlis Ērglis. Man ir viens bērns, dēls. 2 jau ir pieauguši un viena ir 4 gadniece gandrīz. 2 puikas un viena meitene. Man ir meita, Marija, 10 gadi. Man ir 5 bērni. 2 dēli, 11 un 13 gadi. Šobrīd ar grāmatām darbojos ar jaunāko bērnu, kas tūlīt būs 4 gadus vecs, un kurai ļoti patīk pašai lasīt, bet vēl vairāk patīk, kad es lasu. Jā, mēs lasām grāmatas, jā, un varbūt baigi neforsējam, bet jā, mums ir tā tradīcija. Lasīšanas aktivitātes, principā tās ir vakara pasacīņas. Un visticamāk jo mazāks bērns, jo vairāk šīs vakara pasacīņas ir pieprasītas. Reizi dienā, teiksim, ir tā lasīšanas stunda, kad bērni noraujās no visa nost, un tad viņi sēž un to stundinu lasa. Tiklīdz viņi ir kaut kāda interese par kaut kādu grāmatu, es uzreiz mēģinu to atrast vai elektronisku vai grāmatnīca, piedāvāt viņi izlasīt, ieinteresēt. Pirmām kārtām jau tā ir kopā būšana. Tā ir iespēja runāt varbūt tās nevis par tādām ikdienišķām lietām, bet kaut kādā mērā par tādām pilnīgi varbūt citām lietām, par burviem, par kaut kādām fejām vai jā, man tagad pēdējā laikā vairāk sanāk par ponijiem. Lasīšana pat par sevi attīsta domāšanu, paplašina redzesloku. Tas ir būtiski. Ir ļoti daudz plusu un priekšrocības tam. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs mainām gadžetu laiku, kuru var iegūt tikai kā balvu pēc tam, kad ir izdarīts darbs. Tanī periodā, kad tas pirmsskolas laiks, bērndārs, kad jā, tad varēja just, ka ir svarīgi, ka tu atnāc un, teiksim, ir tas vakars, kad jānomierinās un jāiet ir gulēt. Un tad mēs, teiksim, to pusstundu pavadam kopā, lasam, un tad bērnam veidos tāda uzticība un drošības sajūta, ka vecāks ir blakus. Jā, un tas tā kā arī palīdz pēc tam par citām lietām parunāt, jo ir tomēr tas konteksts, tā tuvība. Tas ir process pilnīgi noteikti. Tas tajā īpašajā vakara mirklī, kad man kopā ar savu dēlu ir vienīgais laiks dienā, tiek izrādījies. Kad mūsu tas vilnis saskan, ko mēs darām, mēs lasām grāmatas. Piegūt to mieru un to foršo sajūtu, ka tu esi kādam ļoti, ļoti tuvs. Grāmata ir šo tuvību, to vakara, to foršo vilni, kur mēs abi spējam būt, ir radījusi. Kaut kādā brīdī jau tas mūsu tēvu balss, tembrs, tas mūsu, tās viņa atmiņas ar to saistītās, tas jau nomierina viņa prātu, un tas miegs atnāk.